Miks un kaste. Iepazīsties, šis ir Miks, jauks zēns, kuram ir pilna istaba ar dažādām mantām. Mašīnas, klucīši, spēles un vēl viss kas cits. Bet Miks tik un tā ir bēdīgs. Kāpēc tā? Viņš atkal un atkal pieiet pie tēta un saka: Tēti, man nav ar ko spēlēties, es gribu vēl. Kādu dienu tētis atnesa lielu kartona kasti, skaisti apsietu ar sarkanu lentu. Kas tur iekšā? Miks sajūsminājās. Īpaša dāvana. Tētis teica: atvērsim vakarā. Diena vilkās lēni. Miks visu laiku burkšķēja, ka viņam ir garlaicīgi. Viņš pagāja garām visām savām mantām, pat nepaskatoties uz tām. Beidzot, pienāca vakars. Tētis nu ļāva atvērt kasti. Labi, Mik, ver vaļā. Miks steigā un nepacietībā atplēsa kasti, pacēla vāku un sastinga. Kaste bija tukša. Tukša? Tas ir joks? Viņš sadusmots iesaucās. Tētis mierīgi atbildēja: šī ir pamācošā brīnumu kaste. Jau vairākas dienas, un arī šodien, tu visu laiku teici, ka tev nekā nav, lai gan tava istaba ir visādu mantu pilna. Tev ir arī gulta, drēbes, ēdiens. Ar šo kasti es tev gribēju parādīt, kā patiesībā izskatās nekas. Miks apklusa. Viņš paskatījās apkārt. Plīša lācis uz gultas, mašīnas uz plaukta, zīmēšanas burtnīcas. Tad viņš paskatījās atkal tukšajā kastē. Tur tiešām nebija pilnīgi nekā. Tēt, man laikam ir daudz vairāk nekā es domāju, viņš klusi noteica. Jā, tētis uzsmaidīja, tikai jāiemācās to pamanīt. Miks paņēma vienu savu mašīnu un ielika kastē. Kas tas? Tētis jautāja. Šī būs mana pateicības kaste, Miks atbildēja. Es te likšu lietas, par kurām es varu priecāties, lai atceros, ka man jau ir daudz. Un no tās dienas viņš nekad vairs neteica, man nekā nav. Viņš teica, man jau ir daudz, paldies! Šis ir bērnu kanāls Tipu Tapu. Te tu atradīsi izglītojošus video, audio pasakas un jautras bērnu dziesmiņas. Iečeko!